Labvakar basketbola apskatā. Sērijas 3. pusfināla spēle starp Vefu un Lauvām uzvarēja rīdzinieki. Vai 4. liepājniekiem izdosies atkārtot 2. mača varoņdarbu, vēlējās zināt arī ventspilnieki, kuri ar nepacietību gaidīja pretiniekus finālā. Garākā no LBL pusfināla sērijām izrādījās Liepājas Lauvu un Vef Rīga cīniņš, kurā finālistu noskaidrošanai ar 3 mačiem bija par maz. Par Lauvu spēku spēlējot Liepājā, Vefs pārliecinājās tieši pirms nedēļas, kad mājnieki izrādījās pārāk spēles papildlaikā. Taču jau pāris dienas vēlāk Rīgā Vefiņš kurzemniekiem neatstāja nekādas cerības un nokļuva 1 soļa attālumā no lielā fināla. Rezultātu ar asu caurgājienu atklāja mazais nazītis Eštons Mičels. Vefs pretī liek 2 garo spēlētāju sadarbību, kas arī dod 2 punktus. Bet liepājnieku uzbrukumā joprojām turpina uzticēties Koldvelam, kurš pēc 14 neprecīziem tālmetieniem atkal iešauja Vef grozā 7-metrīgo, liekot sajūsmināties Vēju pilsētas publikai. Turpinājumā mājnieki panāk jau 5 punktu pārsvaru, bet ceturkšņa izskaņa pieder rīdziniekiem un Lauvu pārsvars tiek samazināts līdz minimumam. Otrā ceturdaļa tiek veltīta aizsardzības cienītājiem. Spilgtākie izpildītāji Mejeris un Bērziņš. Tomēr Vefs spītējot agresīvai aizsardzībai ceturdaļā iemet 19 punktus, bet džungļu karaļi tiek iesprostoti krātiņā un dominējot groza apakšā, Vefieši ar vieglu roku tiek pie 11 punktu pārsvara. Taču cīņa ir tikai pusē un pēc atpūtas kurzemnieki nepiekāpīgi starpību sāk deldēt. Rīdzinieki mazliet piepalīdz pieļaujot kļūdas uzbrukumā un laukuma otrā galā neatbloķējot savus pretspēlētājus. Līdz punktu mašīna Pīrs Koldvels ceturdaļā sametis jau 13 ačus un rezultāts atkal neizšķirts. Tomēr pēdējā ceturdaļā viesiem izdodas Lauvus pārsteigt. Negaidīti par uzbrukumu līderi kļūst Tailers Keins. Aizvedot savu rezultatīvāko spēli LBL, amerikānis gūst 19 punktus. Lauvu uzliktā zonas aizsardzība Vefu neaptur un tiek atkārtots lielākais pārsvars – 11 punktu. Aleksejevs kļūdās elementārā situācijā un Ramunas gatavs nodemonstrēt savam kolēģim, kā tādā epizodē būtu jārēģē. Pēdējās minūtēs Vef pārsvaru nosargā un ar rezultātu 82-74 iekļūst LBL finālā. Savukārt liepājnieku treneris Artūrs Štalbergs jau demonstrē Oļegam Latiševam, kā Lauvus centīsies apspēlēt baronus bronzas sērijā. Rīdzinieku sastāvā savu liederību apliecināja vienīgie Vefiņā visu sezonu spēlējušie leģionāri. Savukārt Lauvām rezultīvākais atkal Koldvels, kurš izslēgšanas spēlēs jau izmetis 50 tālmetienus. Pirms ķeramies klāt šīs sezonas fināla pirmajam mačam, mēs piedāvājam atcerēties visas iepriekšējās fināla sērijas un katra gada čempionus. 1992. gadā pirmo LBL titulu izcīna brocēni Perēri, 2 mačos uzvarot bonusu. 2. gadā tiekas jau SVH brocēni un atkal bonus. Broči neatdod nevienu maču un uzvar vēlreiz. Gadu vēlāk fināla dalībnieki tie paši un uzvarētāji arī. Broči samaļ bonusu pelnos. 95. gadā leģendārs fināls. Bonus sērijā ir vadībā ar 3-1, taču broči atspēlējis un pārsteidzoši uzvar. Nākamajā gadā broči pazaudē atbalstītāju SVH, kļūst par ASK brocēniem un finālā ar 4-2 tiek galā ar Talsu Metropoli. Nākamajā sezonā broči iegūst jaunu sponsoru LMT un arī jaunu čempionu kausu. Finālā pretī stājas Liepājas Baltikas zvaigžņu komanda ar Valejko Mužnieku un Jēkabsonu sastāvā. Vissīvākā izrādās sērijas 3. spēle, kuru rīdzinieki ar raksturu uzvar tikai pagarinājumā. Ar raksturu noteikti. Ar raksturu. Komanda apmierināts. Ar 4-0 pie kārtējā titula tiek Valtera diriģētie brocēni, kuru rindās ir arī viena no visu laiku labākajiem leģionāriem Latvijā – Markus Timons un Freds Fergusons. Broči forever! 1998. gadā finālā šķēpus krusto ne tikai ASK brocēni LMT un Ventspils, bet arī skolotājs Armands Krauliņš pret skolnieku Valdi Valteru. Viņi visi ir iemetuši uz sodiem vai no apakšu. Ar 4-1 sērijā uzvara broči un punktu pēdējai spēlē pieliek play-offu vērtīgākais vīrs Ainārs Bagatskis. Jā, Bagas, skaties šito te.
Roberta Štāmakera rokās Sprite Latvijas basketbola līgas kauss, bet komandas rokās tās ģenerālis. 1999. gada sezonas kulminācijā Ventspilnieki knapi tiek finālā izsprūkot caur buku asajiem ragiem, kuru rindās lielisks ir Kristaps Purnis. Finālā kurzemnieki, protams, spēlē pret Bročiem, un noslēdzošajā mačā lielākoties pateicoties Sandim Valteram un nu jau labi zināmajam Džonam Robertam Holdenam, ridzinieki ar 4-2 pārspēja Ventiņus, kurus neglābi pat Aigara Zeidaka atletiskā spēle. 8. reizi pēc kārtas čempionu tituls Bročiem, taču tas paliek pēdējais panākums šīs komandas vēsturē. Ar jaunu gadsimtu sākas jauna ēra – basketbola kluba Ventspils valdīšanas ēra. Savu episko čempionu gājienu Ventiņi uzsāka ar 7 spēļu fināla maratonu pret brocēniem LMT, kuru noslēdz pie savām pārpildītajām mājas sienām. Pēdējā mačā norit cīņa par katru metru, un beigās beidzot noslēdzas Broču valdīšana Latvijas basketbolā. Kurzemniekiem zeltu palīdz izcīnīt ekstravagantais aizsargs Darnels Hoskins. Un, protams, Misters Gaiss, Johans Nikolas. Mans MVP un lūk savukārt mans. – 2001. gadā Ventiņi iepriekšējās sezonas panākumu nostiprina ar jaunām zelta medaļām. Ar 4-1 sērijā izcīnot tās pret kārtējo nosaukumu Hameleonu komandu basketbola klubu LMT, kuras priekšgalā Igors Miglnieks ar jauno Kristapu Janičēnoku ierindā. Vēl 5 minūtes līdz beigām ir neizšķirts, bet tad vietējais augs Buškevits un Ukrainis Andrejs Kapinos noliek visu pa plauktiņiem. Liksmo kolorītie viestrādnieki Stivstričs un arī tas pats Kapinos līdaciņas uz laukuma met pat Aivārs Lembergs, bet galvenā trenera posteni pamet Armands Krauliņš. Nākamais gads zīmīgs ar to, ka tiek dibināts jauns Rīgas klubs Skonto, bet principā tie ir tie paši vēži tikai citā kulītē. Ar 3-0 vadībā Ventiņi un 4. mačs norit Rīgas manēžas zālē. Pateicoties revolucionārā tandēma Kārļa Mužnieka un Ainera Zvirždiņa perfektējai darba sapratnei un spēles analīzei, Ventiņi finālā ierāda vietu tikko izceptajiem Skonto basketbolistiem, starp kuriem ir gan ugunīgais Kristaps Valters, gan blondais Trojs Oslers. Nafteniekiem 3. čempionu kauss. Un šoreiz lielās svinības Rīgā. – 2003. gada finālā Ventiņi samazgā skontiešus ar 4-1. Savā elementā caurgājienos spīd reaktīvais Kristaps Valters, taču dzeltenējiem fantastisku basketbolu rāda kurzemnieku iestrādnieks Mairs Četmens. No perimetra bultas precīzi mērķī šauj zelta roka Ainars Bagatskis, un Ventspilnieki izcīna 4. titulu pēc kārtas. 2004. gads tieši Skonto sastāvā izrādās pēdējais priekš Andra Biedriņa Rīgā, bet pašu fināla scenārijs īpaši nemainās. Lai arī šo komandu cīkstēšanās atkal rit kaulu kaulā, Ventspilnieki atstāja skontiešus pilnīgi sausā. Kopumā 3 gados fināla sērijas spēlēs pārspējot rīdziniekus ar 12-1. Šī bija pēdējā Skonto komandas sezona, jo klubs bankrotēja. 2005. gadā Ventspilniekiem vēl viens vieglais fināls. Šoreiz 4 spēļu sērijas lamatās iekrīt Barons LU. 2006. gada sezona noslēdzas ar vēl vienu Ventiņu 4 uzvaru krusu pār Barons LU komandu. Sērija noslēdzas Olimpiskajā sporta centrā. Kristaps Purnis 11. reizi kļūst par Latvijas basketbola līgas čempionu, kas ir līdz šim nepārspēts rekords, bet Ventspils komanda iegūst 7. titulu pēc kārtas. 7. gada sezona beidzas ar lietuvieša Ramūna Butauta vadītāja jaunizveidotā ASK Rīga kluba triumfu. Ventiņu uzbrukumu šturmē mazais atspērīgais Edijs Šenons, taču rīdzinieki ar publikas mīluļa Kertisa Mileģa palīdzību pārtrauc Ventspilnieku 7 gadu uzvaru gājienu LBL. Par vērtīgāko spēlētāju atzīst Sandi Valteru. 2008. gadā Barons LMT finālā ar 4-1 pārspēja pērnos čempionus ASK Rīga. 2009. gada finālā tiekas Ventspils un Barons LMT ar Armandu Šķēli sastāvā.
Agris Gaunovskis atkaro čempionu nosaukumu Kurzemei, pieveicot baronus tikai sērijas izšķirošajā mačā. Pagājušā gada finālā tiekas Barons un jaunizveidotais VF Rīga klubs. Bija vajadzīgi visi 7 mači, lai noskaidrotu jauno LBL karali. Baroni ar labi spēlējošo Rinaldu Sirsniņu, pieredzējušo Uvi Helmani un eksplozīvo jamaikieti Efe Džuku uz parketa. Pēdējā spēlē Daugavas Sportanamā izrādās labāki par Efiņu un tiek kronēti par jaunajiem LBL čempioniem. Kurš kļūs par 20. LBL sezonas čempioniem? To uzzināsim jau pavisam drīz. Statistika ir svarīga kā basketbolā, tā arī reklāmas pasaulē. Piemēram, viens vidējais bērns noskatās 20,000 reklāmas gadā, bet sasniedzot 65 gadu vecumu, vidējais cilvēks ir noskatījies jau 2 miljonus televīzijas reklāmu. Kā jūs domājat, kura reklāma pēc skaita šī būs jums?